Sveicināti visi, kuri ir pieslēgušies. Šodien ir diena, kad iestājas gada laika maiņa, sākas vasara, un mēs arī šajā reizē šodien atvērsim zvaigžņotās debesis vasaras numuru. Tā mums tāda tradīcija, ko jau daram 2. gadu. Un gan pārlaposim mūsu numuru, gan arī mums ir īpašais viesis, profesors Mārts Sauziņš, kurš ir arī šo brīdi 6 rakstu autors mūsu žurnālā, un būs vēl vairāki raksti, kas sekos. Tātad pārlaposim žurnālu, bet varbūt paši pirmie vārdi, pirmos vārdus dosim galvenajam redaktoram Ilgonim Vilkam, un pēc tam mēs turpināsim ar žurnāla apskatu un diskusiju par rakstiem, un uzdosim arī jautājumus raksta autoriem. Tā. Lūdzu, Ilgoni, var sākt. Jūs jau redzat šajā prezentācijas ekrānā, kā izskatās žurnāla vasaras numuru vāks. Tur ir saules aptumsums, un tiešām viena no galvenajām tēmām šajā numurā bija sekmīgi šā gada 8. aprīļa saules aptumsuma novērojumi dažādās valstīs Ziemeļamerikā, kas notika Meksikā, Amerikas Savienotās valstīs un Kanādā. Vairāk autori mums par to raksta, bet vispār varētu teikt, ka žurnāls šis konkrētais numurs tā kā atspoguļo rosīgo pavasari. Tur bija vēl visādi citi interesantu kosmisku parādību novērojumi, un arī ir lieli plāni. Tepat Tartu pusē igauņu kolēģiem ir lieli plāni par jauniem satelītiem un tā joprojām. Bet es negribu atklāt šobrīd visu. Mēs iesim caur pagātnē. Jā, labi. Paldies, Ilgoni. Tagad dosim varbūt vārdu mūsu viesim un autoram, profesoram Auziņam. Pirmais jautājums, vai izdevās jau caurskatīt, izlasīt šo numuru? Droši vien, ka es nevaru apgalvot, ka es viņu visu esmu izlasījis. Es viņu esmu pavisam noteikti pārlapojis un kārtējo reizi priecājos gan par saturu, gan patiesībā arī par vizuālo noformējumu. Man liekas, kopš kaut kāda laika viņš ir kļuvis ļoti, ļoti smuks, latviski izsakoties ar teicamām ilustrācijām. Un tas, ka droši vien, ka saules aptumsums ir kaut kas, kas tāds katru dienu negadās, un tad, kad gadās, nevienmēr tas ir vietās, kur ir labi iespējams novērot, un pat tad, kad ir vietas, kur labi iespējams redzēt, ja sagadās labi laikapstākļi. Arī tas nevienmēr sakrīt. Šobrīd izskatās, ka tie novērojumi, kas ir atspoguļoti žurnālā, ka tā kā lielākai daļai cilvēku, kas ir devušies vērot aptumsumu, ir paveicies arī ar šo. Līdz ar to es domāju, ka ir skaists un interesants žurnāls, un atliek tikai man pašam viņu lasīt un novēlēt citiem lasīšanas prieku. Ja nemaldos, mums Latvijas Astronomijas biedrības fotoarhīvā bija kāda bilde, kur jūs esat arī Siguldas observatorijā, tur kādreiz bija Astronomijas biedrības novērojuma bāze. Vai kādreiz arī sanāca veikt kādus astronomiskus novērojumus? Jā, es atceros vairākas interesantas lietas. Viens bija Merkūra kustība pāri Saules diskam, kad mēs to ļoti cītīgi vērojām, un toreiz nebija GPS pulksteņu. Bija tur tāds milzīgs jūras pulkstenis, par kuru bija ziņas, ka viņš iet ļoti vienmērīgi. Līdz ar to mēs saprotam, ka, ja mēs gribam precīzi fiksēt laiku, nav tik svarīgi, lai viņš tādī brīdī rādītu precīzi laiku. Ja es zinu nobīdi laikā, tad es visu varu pārēķināt, bet sliktākais, ja viņš iet nevienmērīgi. Un par to pulksteni bija zināms, ka viņš iet vienmērīgi, un mēs ļoti cītīgi to darījām. Tad vēl viena lieta, ko mēs ik pa brīdim darījām, un ko pavisam nesen, man liekas, ka Ilgonim bija skaists bildes no sudrabainiem mākoņiem. Tur bija stacionārais sudraboto mākoņu novērošanas punkts,
kurā ar fiksētu kameru, kurai bija ļoti precīzi zināms novērošanas virziens, leņķis un tā tālāk. Naktīs, kad viņi bija novērojami, tad mēs tur viņus fotografējām vēl uz tām klasiskajām fotoplatēm, un tad viņas tika žāvētas, un lai drusku tā kā jokam, kas patiesībā galīgi nebija joks, es atceros, ka pēc vieniem šiem te fotografēšanām tās platas uz vietas tika attīstīts un žāvēts. Un tur bija tāda riktīga lauku plīts, kuras varēja vārīt tēju, un mēs viņus pie tās plīts tur tā kā piestutējām. Un tas siltums bija pa lielu, un viss emulsija notekēja, un viss mūsu bildes aizgāja vējā. Tā kā bija zināms romantisms, un tā kā bija interesanti. Labi, tā. Jā, jo man tikai jāpiebilst, ka šobrīd sudrabainos mākoņus Latvijas astronomijas biedrība šajā vasarā organizē jau tādā citā līmenī. Mēs ar WhatsAppu saskaņojam sinhronu fotografēšanu no dažādām geogrāfiskām vietām, un tad mums ir diezgan precīzs vērtējums gan mākoņu augstumam, gan fiziskai geogrāfiskai atrašanās pozīcijai virs Igaunijas vai Somijas līča. Un tad mums ir tāda hipotēze salīdzināt šos datus ar iepriekšējo gadu mērījumiem, vai nav tā, ka aktīvās saules dēļ varbūt atmosfēra ir augšējie slāņi varbūt vairāk uzkarsuši vai kāds blīvums ir mainījies, un tas augstums ir atšķirīgs. Dažādos gados tas ir mums tāds tā kā biedrības projekts šobrīd. Tā, tagad mēs varētu pārlapot tādus galvenos rakstus no šī žurnāla, un mēs varam tā kā apspriest. Autors varētu īsumā prezentēt, kas ir saturā, un tad mēs varam tā kā padiskutēt par šo jautājumu. Tad secīgi pirmais no tādiem lieliem rakstiem ir par citplanētu atmosfērām. Un te ir autors ir Ilgunis Vilks, un varbūt īsumā var iepazīstināt, kas ir tās galvenās atziņas un kādēļ vērts šo rakstu izlasīt. Nu jā, te pat burtiski sociālajos tīklos bija diskusija, atklāta viena citplanēta, kurai ir tāds zemes līdzīguma indeks ir izdomāts, kurai ir vairāk parametri, kurai tas ir pat lielāks nekā pašai Zemē. Un līdz ar to radās jautājums, vai tur ir šausmīgi labi, vai uz turien būtu vērts pārcelties tālākā nākotnē. Tas izrādījās, ka tai planētai vismaz pagaidām nav ziņu, ka būtu atmosfēra. Planētas jau atklāts jau vairāk kā 5000, bet pārsteidzošā kārtā atmosfēra ir zinām tikai 2% no tām visām. Jo, pirmkārt, viņas var nebūt, otrkārt, viņi nav tik vienkārši atklāti. Un būtībā man pašam šis jautājums bija tāds neskaidrs, kā tad tur īsti ir, cik daudz ir, kādas ir tās atmosfēras, kādi ķimiskie elementi, molekulas un kādi fizikāli apstākļi. Tad es mēģināju to apkopot, izmantot arī tādu labu eksoplanētu katalogu, kas ir publiski pieejams, un izveidot tāda populāra raksta formā. Beigās, ja es atlasītu tās planētas, uz kurām ir ūdens un piedāvā viņš vēl būtu šķidrs, tad nemaz tik daudz nepaliek. Un palika viena tāda interesanta trapista planētu sistēma, kurai 7 nelielas planētas pie viena sarkanā pundura, no kurām vairākas ir tādas ļoti daudzsološas, ka tās varbūt drīzāk ir tādas, uz kurām nākotnē varētu doties. Protams, arī tur attālums ir vairāk 10 gaismas gadu. Kaut kā tā. Tā, jā. Varbūt ir kas komentējams par citplanētām mūsu viesim. Vai pieņemsim, ir kaut kāds interesants fakts saistībā ar šādām planētām zināms, varbūt no savas pieredzes zinātniskās. Ja jautājums ir man, tad drīzāk mani pārsteidz, ka līdzības indeks planētai ir lielāks tā kā viņa ir līdzīgāka Zemē nekā pati Zeme. Man vienkārši rodās jautājums, ko tas īsti varētu nozīmēt. Jā, it kā Zemē vajadzētu būt 100%. Atbildēt šo jautājumu momentā neesmu gatavs. Es kaut kad par šo indeksu lasīju, bet es neatceros kādu parametru tur iekšā. Un Zemē bija kaut kāda 84%, un tai planēta 86%, bet tas ir tas, ko es te tā pa ausu galam saklausīju sociālajos tīklos. Tas laikam ir līdzīgi, kā ideālā valodā nerunā laikam neviens cilvēks pēc Oksfordas vai Kembridžas vārnīcas. Un arī varbūt tā,
kā saka, arī citas lietas ideālas nemēdz būt. Bet varbūt, ka pie šī man ir viens arī jautājums. Es nezinu, cik tas šobrīd ir aktīvi izmantots vai nē, bet ir tā saucamā Dreika formula par to, cik iespējams, ka kaut kur ir līdzīgas civilizācijas un tikpat gudri vai vēl gudrāki par mums ar pēdiņām vai bez pēdiņām dzīves būtnes, ar kurām būtu vērts kontaktēt. Un tad, ja mēs tagad šādā jau ļoti detalizētā veidā šīs līdzības planētām ar Zemi definējam un tā tālāk, vai tā formula laika gaita arī kaut kādā veidā modificējās un varbūt kādā brīdī mums, jo es atceros, ka kādā brīdī tās formulas dotā iespējamība, ka kaut kur vēl ir dzīvība, bija tā kā no nulles līdz ļoti, ļoti lielam skaitļiem. Tā kā kaut kādā ziņā neko nepasakot. Varbūt ir un varbūt nav. Vai šobrīd tā situācija kaut kā precizējās vai konkretizējās? Ja drīkst, es komentēšu. Jā, Raitim arī ko teikt. Tur ir 7, 8 reizinātāji jātāja formulā, un tie pirmie tagad ir zinām arvien labāk. Kaut vai, piemēram, procentuālais zvaigžņu daudzums, pie kurām ir planētas, tagad jau ir ļoti labs zināms parametrs. Bet tur ir tādi nākamie parametri, cik lielas daļas planētu veidojas dzīvība, attīstās tālāk. Lūk, ar tiem vēl ar vienu ir neskaidrs, un gala rezultāts vienalga ir no 1 līdz vairākiem miljoniem mūsu galaktikā, kad mēģina šo Dreika formulu pielietot. Bet būtībā par pašu planētu esamību pie zvaigznēm ir jāsacina, ka tā vairāk šobrīd jau ir norma, nekā tas būtu izņēmums, bet tie ir tikai jautājums, vai mēs varam pie katras no zvaigznēm šādas planētas piefiksēt, jo ja viņas neatrodas izdevīgā konfigurācijā pret mums, tad mēs viņas vienkārši arī nepamanam. Nu jā, ja drīkst, es tā vairāk emocijās balstīts tāds secinājums, jo, ja jūs varbūt zinat, tad es esmu pēdējās intervijas ar Franku Dreiku autors, un viņš man tajā intervijā atbildēja vienkārši, mēs neesam vieni. Tā ir viņa tā dzīves uztvere, kas bija. Un mēs ar to varam darīt, ko mēs gribam. Tas ir viņš tā uzskata, un tālāk mēs darām, ko gribam ar to viņa, uzsaukumu par to, ka mēs neesam vieni. Bet, tas secinājums ir tāds, ka kaut arī eksistē šis Fermi paradoks, tomēr, jūs zināt, kas tas ir, es ceru. Un, jebkurā gadījumā ir uzskats, ka agri vai vēl mēs, uzzināsim par to, ka eksistē vēl kāds bez mums, bet tas ir Franka Dreika. Tāds tā kā skats uz to, kā tas ir. Tāds komentārs no manas puses. Es tagad skatos špikerī, man izskatās, ka minētais raksts, minētā intervija ar Franku Dreiku bija publicēta 22. 23. gada ziemas numurā. Tā varētu būt, es arī uzmeklēt. Neatceros, bet jebkurā gadījumā šāds te fakts ir, un tā reāli ir pēdējā intervija ar Franku Dreiku, jo viņš pēc tam, diemžēl, izgājis savā. Jā. Tā, tālāk mums ir tādi virkne dažādas rubrikas ar ļoti īsiem rakstiņiem. Pieņemsim, šeit ir viens par rentgena starojumu, teleskopu devumu. Varbūt dažos vārdos Anna var piebilst. Jā, tas tāds īsts atgādinājums, ka kosmosa industrija nav tikai tālu zvaigžņu pētīšana, bet tā ir viena no lietām, kas nāk atpakaļ, un es domāju, ka mums šādā dzīvē jāatcerās to, ka tās investīcijas, kas tiek ieguldītas kosmosa tehnoloģijās, tomēr ir arī mums tepat pēc tam atgriežās atpakaļ uz Zemes reālu tehnoloģiju iekārtu veidā, un mēs viņus ikdienā varam izmantot, tā kā tas tāds vienkārši priekš pašiem un arī priekš lasītājiem atcerēties, ka nevienmēr mēs tikai lūkojamies kosmosā, bet reizēm kosmos nāk atpakaļ pie mums.
Varbūt arī kāds līdzīgs piemērs, kur kosmiskās industrijas vai citi devumi ir nonākuši līdz sadzīvē, ir minam arī profesoram Auziņam, ir varbūt kaut kāds sastāvs labs piemērs. Es nezinu, vai tas ir tieši par šo, bet tas, kas man patiesībā fascinē pēdējos gados, ir tas, ka mana mīļā kvantu fizika, kas ir mans tāds tiešām profesionālā nodarbe, no samērā akadēmiskas pētījuma sfēras ir kļuvusi par patiešām tehnoloģijām. Kvantu tehnoloģijas ir ļoti ienākušas. Un varbūt par šo te saistību ar kaut kādām kosmosa industriju un tā tālāk mēs burtiski tagad jau gan jāsaka pāris gadus atpakaļ pabeidzām vienu projektu priekš Eiropas kosmosa aģentūras, kur mēs izveidojām magnetometra laboratorijas prototipu ar domu, ka viņš varētu palīdzēt kosmosā stabilizēt pavadoņus, lai viņi tā kā nekūleņotu, bet būtu piesieti pie kaut kāda virziena. Un, protams, ir dažādi veidi, bet viens no tiem varētu būt magnētiskais lauks. Un rezultātā tas rezultējās tādā, ka šis projekts tika tik labi novērtēts, ka mūs pamanīja Eiropas aizsardzības fonds, kas skan tā nedaudz draudīgi, bet tas patiešām ir aizsardzības ministrijas kūrēta iniciatīva. Un tur šie te magnetometri arī zināmā mērā saistībā ar pavadoņiem vismaz, izrādās, ka mēs ļoti precīzi mēram uz Zemes magnētisko lauku un mēram viņu ne tikai stiprumu, bet arī virzienu telpā. Un darām to ļoti, ļoti precīzi. Tad brīdī, kad tiek atslēgts GPS, kas varētu notikt kādos ekstrēmos apstākļos, tad patiesībā pēc magnētiskā lauka virziena un stipruma var ļoti labi orientēties telpā. Un, lai tā pavisam naivi uz to paskatītos, mēs visi droši atceramies no skolas fizikas grāmatām un ne tikai magnētiskā lauka spēka līnijas, kā mēs viņus ap zemi zīmējam. Un tas nozīmē, ka, ja magnētiskais lauks uz mums skatās vertikāli no augšas, mēs esam uz polu. Ja viņš ir paralēli zemes virsmai, mēs esam uz ekvatoru. Un viss pa vidu iespējamais. Protams, tas ir ļoti, ļoti schematiski un ļoti, ļoti vienkāršot, bet tas patiesībā saka, ka šīs te kaut kādas vismaz zemei tuvas kosmosa kaut kādas aktivitātes ar to, ko mēs darām uz Zemes un ko mēs darām kvantu fizikā, sāk ļoti stipri pārklāties. Jā, noteikti eksistē arī smalki izstrādās tās magnētisko lauku kartas, jo tās magnētiskā lauka līnijas neiet paralēli vienā virzienā, bet arī veido interesantas anomālas veidojums, kas tieši varētu raksturot to atrašanās vietu. Jā, jo citādi jau mans naivais stāsts teikt, ka mēs varam noteikt, cik tālu mēs esam no pola, bet austrumu rietumu virzienā mēs nevarētu. Bet precīzi tā kā jūs sakiet, šīs kartas eksistē un patiesībā viņas eksistē teorētiski modeļu formā. Un atkal, jūs tikpat labi vai vēl labāk par mani ziniet, ka magnētiskie poli nestāv uz vietas, viņi pārvietojās. Līdz ar to tās kartas nav vienreiz pa visām reizēm definētas, viņas ir laikā mainīgas, bet pietiekoši lēni, lai šīs tehnoloģijas, par kurām es runāju, varētu būt pielietojams, izmantojot lielā mērā nevis fiziski uzņemtas magnētiskā lauka kartes, bet šos magnētiskā lauka modeļus. Jā. Labi, tā, tas ir interesanti. Jā. Un tālāk mums šeit ir vairāki raksti, kuri atskatās uz aptumsuma novērojumu pieredzi. Es aicināju arī šos autorus visus pieslēgties. Tagad es skatos, vai mums visi ir piedalās. Tā, pirmais ir no Juris Eņikova, bet es redzu, ka Juris mums laikam nav pieslēdzies. Mēs tikai varam piebilst, kā nosaukums liecina, tie ir aptumsuma novērojumi Meksikā, un tie bija ļoti veiksmīgi. Un Juris ir arī attēla autors vasaras numuru kolāžai. Bija vairāki interesanti attēli, gan ar daļējo fāzi, gan ar pilnā fāzi, un tad mēs nolēmām tādā sarunas formā, ka varbūt jāmēģina kaut kā apvienot interesantā kolāžas formā, un tad bija tāds kā S-burts vai spirāli veidojās tad uz žurnāla vāka. Ir tas atspoguļots.
Tā, tad, ja mēs skatāmies tālāk, tad mums ir vēl viens autors, Juris Kalniņš, kurš ir arī zvaigžņu debesu apskata autors, arī viņš bija devies novērot. Tā, es redzu, ka viņš šajā konkrētajā mirklī nav pieslēdzies, bet novērojumi bija veiksmīgi. Tā, un tālāk Mārtiņš Sudārs, kurš savulaik bija cītīgs zvaigžņu debesu lasītājs un piedalījās. Mums bija tāds Marsa roveru konkurss un vēl citi tādi ideju konkursi. Tagad pats strādā pie kosmisko aparātu būves, bet devās no Eiropas uz Teksasu un deva ziņu, ka diemžēl nevarēs pieslēgties, jo akurāt tagad ir vienā, laikam, Eiropas kosmiskās aģentūras sanāksmē piedalās, bet, tad ir tāda pieredze viņam bija. Tā, un tad mēs nonākam pie zinātnes slejas, kur ir jau 6. raksts no profesora Auziņa rakstu sērijas. Un tad mēs tagad dosim vārdu pastāstīt, par ko ir šis raksts, un varbūt arī kāda vispār bija tā motivācija veidot šādu rakstu sēriju, kas oriģināli bija publicēta LSMLV, bet mēs publicējam šajā žurnālā, lai tā kā būtu arī ilgāk saglabātos šie raksti un būtu iespēja viņus tā kā lasīt. Jā, paldies. Man, ja jūs jautājat, kā šī sērija veidojās, es nezinu, vai tā būs grēksūdze vai kā, bet es gribu teikt, ka patiesībā pēc dabas es esmu diezgan slings cilvēks. Līdz ar to šī nebija mana iniciatīva veidot šos rakstus LSMLV portālam, bet, zināma spiediena un pierunāšanas rezultātā es pie tā nonācu, bet no otras puses, ka es varu teikt, ka es esmu samērā atbildīgs cilvēks. Un tad, ja es to sēriju sāku rakstīt, tad es arī kādu brīdi turpināju. Iznāca vairāk kā 70 raksti katru nedēļu. Un iespējams, ka es viņus būtu turpinājis, bet es arī nekādu lielu noslēpumu neatklāšu. Bet vienā brīdī es kļuvu par mūsu ministres štata padomnieku. Un tad izrādījās, ka politiķa štata padomnieks arī ir, kvazi politiska persona, un tādēļ portāls LSMLV nedrīkst viņa rakstus publicēt. Tas bija, man bija pārdomas, vai es esmu jau piekusis pietiekoši, lai to sēriju apstādinātu, bet tad izrādījās, ka tas vienkārši notiek dabiski. Manu pēdējo rakstu pat nenopublicēju, jo izrādījās, ka tad iestājās šis te liegums, ja tā var teikt. Bet no otras puses es varu teikt, es nezinu, vai tā ir konkurence, bet vēl kādu brīdi atpakaļ Jumavas redaktors Juris Visockis mani uzrunāja ar jautājumu, vai es neiebilstu, ja viņi izdotu tos rakstus grāmatas formātā. Tā kā es tagad uzreiz nepateikšu, vai no tiem 6 rakstiem, kas tagad ir zvaigžņotā debesī, kāds tur dublējās vai ne, bet tās autortiesības ar LSM viņi kārtoja paši un izvēli taisīja, un apmēram pusi no tiem rakstiem, kas LSM ir publicēti, šodien man Juris Visockis zvanīja un teica, ka tas atcīmredzot būs jūlija 1. dienās. Grāmata ir nomaketēta, tur kā viss ir izdarīts, šobrīd viņi ir tipogrāfijā un jautājums, kad viņi parādīsies no tipogrāfijas. Grāmata sauksies Flirts ar patiesību. Varbūt tādam nelielam ievadam, tomēr, tas arī skan ar tādu zinām pretenziju, ko nozīmē flirtēt ar patiesību. Patiesība tā kā ir, bet mana šī izvēle, no vienas puses flirts ar kaut ko, kaut kādā brīdī ir kļuvis par manu tādu kā, trademarku, jo dažādi gan priekšlasījumi, gan varbūt kāds pamanīja mūzikas namā Daile, mums bija tāds pasākums kopā ar ģitāristu Mārci Auziņu, kas arī saucās flirts ar kaut ko, bet šī gadījumā tas varbūt nav tikai tāds, kā lai to saka,
provokatīvs, tai provokācija man šķiet ir ļoti nopietnas pamats, jo tad, kad mēs pietuvojamies patiesībai, tad patiesība brīžiem izklausās negaidīta, brīžiem grūti pieņemama, brīžiem biedējoša, un tad man šī sajūta radās, ka tas ir nedaudz līdzīgi kā cilvēku attiecībās. Tad, kad mēs flirtējam, cilvēki, tad arī mums kādreiz liekas, ka vai es tā kā neaizēju par tālu, vai apkārtējie šo te sapratīs, vai šo tā kā drīkst darīt, vai būtu šo arī vairs nevajag darīt, lai gan tas ir interesanti un vilinoši. Man liekas, ar patiesību ir drusku līdzīgi, un man liekas, ka daļa šo te rakstu ļoti labi zem tādas rubrikas paiet apakšā. Bet varbūt, lai šo te ļoti neizvērstu plašumā, atgriežoties pie šī raksta, šeit arī patiesībā ir zināmā mērā, ja gribētu teikt, flirts, jo jautājums, un ja mēs runāsim cilvēkiem no mākslas pasaules, tad viņi iespējams ļoti iebildīs, ka tik skaistu parādību kā varavīgs mēs gribam matemātiski izšķidāt un teikt, kā tur tie gaismas stari kustās un tā tālāk. Man personīgi liekas, ka ir ļoti labi un patiesībā arī šādu te cilvēcisku skaistu un estētisku skaistu parādību mēs varbūt vēl dziļāk spējam uztvert, ja mēs saprotam, kas tur notiek. Un ja es vienkārši savus paziņas, kas nav ļoti tendēti uz dabas vērošanu, jautātu viņiem šo bildi, kas šobrīd jums ir uz ekrāna, šī tumšā josla starp pirmo un otro varavīgs. Pirmkārt jau vispār, vai visi zina, ka ir divas varavīksnes, pirmā un otrā, dažna lielākā daļa zina, bet patiesībā ne visi. Vai visi ir pamanījuši, ka zem tās pirmās iekšpuse ir ievērojami gaišāka debesis, aiz otrās nedaudz gaišāka, un starp viņām viņa ir tumša. Tas ir ļoti skaists, manuprāt, fizikāli analizējums stāsts, ka krāsu secība viņās ir pretēja. Tad mēs nonākam vispār pie mūsu krāsu uztveres, kāpēc mēs domājam, ka varavīksnē ir 7 krāsas, no kurienes tāds apgalvojums. Mums jau tā kā spektrs mainās nepārtraukti. Un man liekas, kas mani vienmēr ir aizrāvusi viena analoģija, ka iespējams, ka šīs 7 krāsas ir samērā nesena mūsu cilvēces, mūsu kā cilvēku uztvere, ka mēs tā kā spējam labi izdalīt šīs 7 krāsu toņus, jo šī analoģija, kas man ir, es nezinu, cik viņi ir zinātniski pamatoti, bet tas ir no zinātniskiem tekstiem, piemēram par to, ka mēs visi esam dzirdējuši, ka Homērs bija akls. Kāpēc mēs domājam, ka Homērs ir akls? Patiesībā ļoti tādu prozaisku apsvērumu dēļ, tādēļ, ka viņa šajās stāstos par Odiseju un Iliādu ir labi redzams, ka viņa krāsu uztver ir galīgi nepareiza. Ka viņš saka, ka jūra bija kā vīns tumša. Mums tā kā jūra reti asociējās ar vīna krāsu, sarkanvīna, vai vēl kaut kādas šādas lietas, bet viena no versijām, ka patiesībā netik sen atpakaļ, pāris tūkstoši gadu atpakaļ, mūsu spēja diskriminēt krāsas, dažādi uztvert, bija daudz mazāk attīstīta, daudz ierobežotāk. Un bija tur sarkana, kā vienmēr bijusi, tad bija tumša, un vai viņa tur ir zilāka, vai viņa tur ir sarkanāka, un tā tālāk mēs īsti nespējām, mēs cilvēci nespējām diskriminēt, un patiesībā mums bija, tāpēc Homēra varbūt ar krāsu sajūtu viss bija kārtībā, vienkārši tādā laikā cilvēki daudz mazāk izšķīra krāsas, tā skaitā nebija šo te sintētisko. Tas bija kā tāds kultūras nospiedums, ka nebija tas bija daļai vai kultūras. ģenētiski? Nē, es domāju, ka mēs saprotam, ka 2000 gadu laikā ģenētiski mēs tā kā nekā dramatiski mainījušies neesam. Ka tas bija noteikti bija kultūras. Viena no versijām, ka tagad mēs esam pieraduši pie dažādām sintētiskām krāsām, tīrām, spilgtām un tā tālāk. Dabā mēs, protams, puķēs daudz ko redzam, bet mazāk redzam tik spilgtu un tīru krāsu. Un līdz ar to tā bija vienkārši mūsu smadzeņu trenētība izšķirt krāsas. Jo es atkal negribu ļoti daudz laika noteikt, bet vēl viena pēdējā tēze no manas puses. To bieži uzskata psihologi par nedaudz tādu spekulatīvu diskusiju. Bet tagad, ja es jautātu, kā mēs zinām, ka sarkanu mēs visi redzam vienādi. Mēs vienkārši noteikti toni sakam, tas ir sarkans. Bet tas, ka mēs tīri intuitīvi redzam viņu vienādā veidā,
tas absolūti nav iespējams pateikt. Un vai tā ir mūsu vienkārši smadzeņu uztrenētība, ka noteiktu krāsu salikumu mēs saucam par sarkanu, bet iespējams katrs, kas absolūti ir spekulatīvi, jo grūti pārbaudām, bet iekšēji redzam viņu pavisam atšķirīgi. Pavisam iespējams. Un daltonija šeit varētu būt interesants stāsts, katrs varbūt mēs esam sastapuši dzīvēs. Noteikti esmu cilvēks, kas atšķir tikai dažas krāsas un redzēt, kā viņi šo visu uztver. Tā kā šī stāstā it kā vienkāršā par varavīksnes, tad galīgi neiedziļināšos tad skaistajā bildītē par iekšēju atstarošanos, staru laušanu un kāpēc viņi tur vienā vietā koncentrējās un citi nekoncentrējās. Tā kā es teiktu, ka vienā ūdens pilienā, kurā veidojās varavīksne, mēs varam patiesībā ļoti, ļoti daudzas un dažādas lietas par viņām, pirmkārt jau sāk par viņām domāt, kas būtu svarīgi. Un tad, kad mēs par viņām domājam, tad mēs ieraugam, ka tur ir ļoti daudz interesantu līdz galam neatbildētu jautājumu. Un patiesībā varavīksnes pētniecība, kas ir tāda klasiska optika, joprojām nevar tikt uzskatīt par pabeigtu tēmu, tā kā ka mums viss būtu skaidrs. Tā kā atvainojos par tādu nedaudz lēkāšanu haotiski. Es redzu, vienam raksta autoram Andrim Slavinskim arī ir kas jautājums vai komentējums. Jā, lūdzu. Jā, sveiki, paldies. Es gribēju par to krāsām teikt, ka tas ir arī mūsdienu fenomens un tas ir kulturāls, jo mēs varam atrast kultūras, kurās vai nu viņi ļoti izšķir kaut kādas toņas, vai nu tieši pretēji, kā Mārts Salziņš minēja, ka neizšķir veselas krāsas īsti neizšķir. Mēs uztrenējam atšķir. Tā, jā, labi. Tā, un tad mums ir tāda arī pastāvīga sadaļa par dažādiem kosmisko lidojumu, vairāk tehnoloģiskiem sasniegumiem. Tad te ir viens ieskats, kas jau ir noticis, un pēc tam mēs arī apskatīsimies projektā, kur darbojas Andris Slavinskis, bet varbūt Raits var īsumā pateikt šeit par to, kas Amerikā notiek, ja, noticis. Nu jā, tas ir, teiksim tā, nu jau varētu teikt savā ziņā rutīnas pasākums, jo tas notiek pietiekami bieži. Šeit runa par Starship un par 3. izmēģinājumu lidojumu, par ko šeit arī rakstīts, un neko daudz neteikšu vienkārši. Bija labāk kā 2, bet nu jau, kā zināms, bija arī 4, Jā. par kur rakstīsim nākamajā žurnālā, un tur bija vēl labāk, faktiski tika sasniegt visi tie lidojumi mērķi. Jā, tad īstenībā tā gala mērķis jau ir nokļūt līdz Marsam. Ar šo Nē, uz Marsu, tas ir Elon Musk, tas tālākie. Galīgais mērķis ir, protams, radīt, teiksim tā, tehnoloģisku sistēmu. Jā, bet zin kā, nākamajā žurnālā jau būs ne tikai par Starship 4. lidojumu, bet arī par Starliner. Bet tas tāds spoilers, kā mēdz teikt, to, kas būs tālāk. Bet šeit ir par 3. lidojumu, par to, kā tur gāja, un labi, jā. Tur pat īsti nav ko komentēt. Skaidrs, jā. Paldies tev. Jā. Tā, un tagad mēs dosim vārdu Andrim pastāstīt par projektu, ko viņš ar saviem dombiedriem zinātnisko grupu ir veidojis. Un tad lūdzu tā īsumā iepazīstini ar to. Jā. Paldies par uzaicinājumu un bija prieks rakstīt latviešu valodā, bija daži jauninājumi, pašam bija interesanti. Starships Ariane 6 dodās uz mēnesi, tas ir viens no lielajiem mērķiem, un arī daudzi, mani kolēģi apkārt domā par mēnesi lietām un par roveriem un orbiteriem, misijām orbītā, un mēs arī par to jau, īstenībā, pirmoreiz par šito dzirdēju 2013. gadā, mēs vēl tad bijām, tikko SQ palaiduši, SQ1, un mēs domājam, mēs kalām liels plāns par nākotni, un radās tā ideja, ka, lai mēs nokļūtu saules vējā, mums visdrīzāk vajag būt mēnesi orbītā, kas būtu, visoptimālākais variants. Un tad tieši pēdējos 2 gadus man bijusi iespēja ar šito strādāt, un te redzami tie visi
eksperimenta aspekti un arī kreisajā pusē tas tā kā galvenais vilkmes eksperiments, ja, tad pareizi izmantojot rakstā vārnīcu, bet thrust experiment, kas tā kā dzinēja sistēmai galvenais. Labajā pusē savukārt mēs salīdzinām dzinēja sistēmas un to tvērtnes izmērus vai arī gaismas buras divdimensionālos izmērus. Un tad, ja mēs ejam tālāk, tad tur kreisajā pusē mēs ir tā elektriskā bura, kas bija uz SQ2. Pēc SQ2 jau mums bija sapulcs, laikam, ja es atceros, mēs palikām uz raķetes, mēs un vēl viens kubsats. Bet, kreisajā pusē tas darbs, kas notiek Somijā, arī bišķīt Igaunijā ir noticis viens absolvents, doktorantūras absolvents. Principā, galvenā doma, salīdzinot to iepriekšējo lapu, ir, ka šajā sistēmā elektriskajā burā mums nevajag lielu tvertnī vai nekādu tvertnī, jo mēs izmantojam tikai elektrību. Mums vajag to pavadienu, kurš ir viendimensionāls un īstenībā ļoti plāns. Te ir tur pašā apakšā ir salīdzinājums. Tas pavadiens salīdzināts ar mana kolēģa Sirmo Matu. Un tad labajā pusē ir nedaudz vienkāršāks eksperiments, parā mēs to saules vai buru varam izmantot, lai izmainītu leņķisko ātrumu. Jā. Un tad, laikam tas interesantais jautājums ir, kad ir plānots kaut ko palaist reāli gaisā? Tas ir ļoti labs jautājums. Pirmkārt, mēs šobrīd ar komandā gan Jānis Dalbiņš, gan mans Kristo Alajē no Igaunijas students vai bijušais students. Un mēs domājam par SQ 2.1 īstenībā, tā kā nākšo versiju SQ 2, bet jau domājot par šīm mēnesis tehnoloģijām. Un es personīgi šobrīd strādāju pie ERC Synergy pieteikumu, kas ir 10 miljoni ar 4 zinātniskiem vadītājiem. Tā kā vienā līmenī, ne uz kopijai, bet visi 4 PI. Un savukārt tā 10 miljonu summa ir aptuveni, kas nepieciešama šai misijai. Attiecīgi mēs viņu nesāksim kā ar kaut kādiem ziedojumiem vai vēl mēs kādiem trikiem, ko mēs esam veikuši pēdējās, pirms 10 gadiem, piemēram, pirms 8 gadiem. Jā, bet te laikam tas galvenais secinājums tāds, ka to S-Cube, tā izstrādes komandas, tā pamata komanda jau ir latvieši, un tas ir tas, ko mēs varam no šī visu paņemt. Ne tikai, tur ir... protams, ne tikai, bet arī, jā. Tas ir, teiksim, tas, kas man personīgi liekas aizraujoši un interesanti. Es nezinu, cik jūs zināt vai nezināt, man šodien bija darba intervija ar RTU. Attiecīgi, man būtu prieks arī Latvijā to darīt, jo, vajag jaunas cilvēkus, kaut vai vidusskolnieks, un ar to var sākt. Man jau Latvijā īstenībā uzņēmumā strādā viens vidusskolnieks, kur cerams paliks arī iesaistīts kosmosa jomā. Jā, tas vēl atsevišķi uzņēmumu, tas cits stāsts, bet mums ir Eiropas kosmosa aģentūras projekts sākās šobrīd. Bet tikai atgriežamies pie tā, kas ir acis priekšā, par tehnoloģijām vairāk. Viens ir, ka mēs gribam ar komunikācijas sistēmu izmantot ar Irbenes šķīviem, un otrs ir, ka mēs vēlamies optisko navigāciju izmantot, kas savukārt ir saistīts ar pašām optiskiem algoritmiem, bet arī ar 3D modelēšanu. Un tās ir tās 3D modelēšana, misijas dizains ir tas, ko es RTU gribu celt uz augšu un atstāt tā elektrisko būru startu. Tas tā īstumā jautājumi droši. Jā, jautājums uzreiz par RT16, RT32. Kam tieši tas ir viņu tā kā precīza koordināta noteikšanai mēnesis orbītā, vai kam tas ir domāts izmantot? Gan komunikācijām, gan RF ranging. Jā, tas termins, ko mēs tā arī laikam neiztulkojām. Pozīcijas noteikšana ar radiofrekvenci, tā kā inversēšana. Es sapratu, jā, ko tu saki. Bet, līdz ar to, jā. Tas, kur viņi iet uz to SSC Zviedrijā, ir tīkls, komunikācija tīkls,
kurš tieši ir gatavojās priekš mēnesi misijām. Tā kā tā sadarbība būtu ļoti laba. Man jautājums profesoram Auziņam, kāds ir jūsu viedoklis, cik tālu un kur būtu jāsūta dažādi šādi nelielie satelīti? Jo te ir tā elektriskās būras doma tieši tā, ka laikam maz degvielas vajag, te var kaut kur tālu aizburāt, bet kāds ir tas viedoklis, uz kurien vispār būtu jāsūta šādi aparāti konceptuāli? Diez vai es esmu īstais cilvēks, lai atbildētu uz šo te jautājumu. Tas, kas mani fascinē, ka tiešām šādā veidā tas ir iespējams. Es saprotu, ka tas saules vējšiņi gadījumā ir pamatā lādētdaļiņu plūsma, ja? Jā. Kurā mēs darbojamies. Protoni, jā. Jo domājot par gaismu, droši vien, ka tur ir daudz par maz un enerģijas fotoniem, lai tāda bura strādātu, kā man šķiet no malas skatoties. Un otrs, tur vienmēr ir jautājumi par sasilšanu un ar to saistītu enerģijas izmaiņu. Bet, neejot šīs detaļās, es domāju, ka tas ir ļoti skaists projekts. Tas, kas mani varbūt nedaudz skumdina un gribētos varbūt, ka caur šiem projektiem tā situācija varētu mainīties. Tad, kad mēs aizbraucam uz Lietuvu vai Igauniju, kaut vai uz viņu dažādiem muzejiem un redzam visus lielākus un mazākus satelītus, ko viņi ir palaiduši. Un tad mēs atceramies, ka Latvijā, es domāju, ka es nekļūdīšos sakot, ka mums ir viena venta. Tā kā gribētos, lai mūsu pusē arī kaut kas vairāk notiktu. Un es saprotu, ka šeit ir virziens, kurā to ir iespējams darīt. Jā, diemžēl tā ir, un tur to ventu arī, zin, kā tur, ja sāk runāt, tad vairs negribās runāt, jā. Diemžēl tā ir. Tas ir no kļūdām mācās, bet nav jau, zin kā, tu izdarīji kļūdas, bet nav jau turpinājuma. Tā ir tā problēma mūsu gadījumā. Un es sapratu, ka Andrim tādā mērā turpinājums ir lūk tieši startu. Tas, ko Andris teica, tas arī varētu būt tas turpinājums. Jā. Es nekad neesmu Ventā strādājis. Ventspilī šeit, jā, bet zini kā, gan jau būs, nekas jau, tukšas vietas jau nepaliek. Es domāju, jāsaka godīgi, ka, kosmosa tehnoloģija jomā Ventspils joprojām ir līderi Latvijā, manuprāt, un tur ir arī spin-off nāk ārā, FPJ tehnoloģijas un tam līdzīgi attiecīgi. Man tur ir saglabājies kontakts ar cilvēkiem. Un tieši, to jau pats no turienes. Es domāju, ka tad mums ir biežāk ir jāatspoguļo arī mūsu žurnālā, tieši kādas ir tās tehnoloģijas. Gan jau, zin kā, pateicoties Andrim, mums beigās būs arī Venta vai kā no jūs sauc. Bīvija un tā tālāk. Jā. Labi. Latvija viens vai sauc tādi. Jā, būs. Un tagad mēs varam, šeit mums ir tāds raksts, kur ilustrācijā ir radioantena, un pēc tam vēl vienam rakstam, bet šeit ir par kādiem signāliem no potenciāli tālām civilizācijām. Tas tīri ir tāds tā kā pārskata raksts, bet es skatos, ka mūsu autors nav šeit klāt. Es kāds laikam ieteiktu izlasīt šo rakstu, ja vienīgi kādam ir komentāri. Jā. Tas ir raksts par tātad iespējamo Centaura proksimiešu civilizāciju, cik tālu viņiem ir attīstījušās tās kosmiskās tehnoloģijas, un ka no tās puses tiks saņemts viens ļoti interesants signāls, ļoti šauras frekvences, bet tāda modulācija viņā iekšā netika atrasta. Un tad pārējais ir viss šajā rakstā pārdoms par, kā jārēģē, ja saņem šādus signālus, ko mēs varam vai nevaram secināt no šādiem signāliem, kas ir tādi unikāli, bija un vairs neatkārtojās, un viss. Bet jā, tieši tā rakstu ir vērts izlasīt. Tā, labi. Un tagad dosim vārdu Annai, kur ir arī ilustrācijā izmantot radioantenu, bet ir pa citu tēmu, mazliet 3 ķermeņu problēma. Jā, man liekas, ka tēma ir tieši tāda pati, par ko jau mēs vairākas reizes esam pieskārušies, vai vismā mēs esam vieni.
ko darīt tad, ja tas signāls atnāk, kas sasaucās ar iepriekšējo rakstu. Šis gan ir vairāk no zinātniskās fantastikas viedokļa, ka tāds signāls tiešām pienāk, un no tās pašas mums zināmās Centaura Proximas, no civilizācijas, kas tur mitinās, un kā cilvēks uz to reaģē un kādas sekas tas izraisa. Bet man gan lasot šo zinātniskās fantastikas darbu, likās, ka tā ir jau vairāk tāda smagā zinātniskā fantastika, sevišķi tā tīri teorētiskā daļa, kas tur bija ļoti detalizēti izklāstīta. Un tieši tāpēc es arī vēlējos tieši pieskarties šim 3 ķermeņu problēmai, vai tiešām tā ir problēma un kā mēs te uz zemes viņu esam risinājuši. Un pašai bija arī interesanti atklāt šādas tādas jaunas lietas, sevišķi par tām simulētajām 3 ķermeņu sistēmām, kur teorētiski var pastāvēt uz papīra kā simulācijas, bet realitātē visticamāk mēs ar tādām visumā nesastapsimies, bet katrā ziņā tiem, kam patīk nopietna zinātniskā fantastika, noteikti iesaku izlasīt gan grāmatas, ja ir iespējams noskatīties ar ķīniešu seriālu pašu ražoto, bet par Netflix ekranizāciju man ir ļoti rezervēts viedoklis, man nepatīk hollywoodizācija šajā gadījumā, ko viņi ir izdarījuši ar šo tiešām lielisko darbu, tā kā to var skatīties katrs pēc saviem ieskatiem. Bet katrā ziņā ļoti, ļoti laba grāmata. Es pabeidzu pat lasīt 3. daļu. Jā. Es par godu šim rakstam noskatījos Netflix seriālu attiecīgi. Jautājums, vai profesoram Auziņam ir sanācis saskarties ar šīm grāmatām vai filmu, vai ir dzirdēt par šo problēmu? Tādā. Varbūt drīzāk par problēmu. Man ir viena tāda interesanta asociācija ar šo 3 ķermeņu problēmu. Es nezinu, vai kāds no jums atcerās tādu fiziķu Robertu Damburgu. Es domāju, ka absolūti leģendāru teorētiķu fizikas institūtā, kurš bija viens no pasaulē līderiem kvantu fizikai priekš ūdeņraža atomu, pazina tur Bēti un šāda tipa kalibra cilvēks personīgi. Tur bija iemesli, kāpēc viņš padomju laikā nonāca diezgan brīvi rietumos dažādās konferencēs. Bet stāsts varbūt nedaudz ne par to. Robertam viņa dzīves pēdējā posmā bija ideja, ka šī 3 ķermeņa problēma varētu būt tiešā veidā piemērojama hēlija atomam. Kā Roberts man teica, 2 elektroni un kodols. Kā Roberts man tādā laikā teica, vienmēr atcerēšos šo viņu stāstu, garas sarunas ar viņu. Viņš man teica apmēram tā, ka klausies, Mārci, par ko tagad dod Nobeļa prēmijas? Garlaicīgi, pielietojumi, neinteresanti. Var strīdēties, bet tas bija viņa viedoklis. Viņš teica, bet šeit man ir ideja, ka ja viņa nostrādās, tad tas ir absolūti tā kā kaut kas totāli jauns kvantu fizikā. Roberts kā ļoti racionāls cilvēks teica, tu zini, es labi saprotu, ka varbūtība, ka tas strādās ir 0,1%, bet vēl viņš man teica, ka es savā vecumā vēl varētu uzrakstīt kādus pārdesmit fizrev rakstus, vadošs fizikas žurnāls, viņš teica, bet man ir garlaicīgi to darīt. Es labāk nodarbošos ar šito, saprotot, ka visdrīzāk tas nenovedīs pie spilgta rezultāta. Bet tās mūsu ļoti garās sarunas ar viņu ļoti daudz stundu garumā. Kaut kā viņam patika nākt pie manis runāt, un man ļoti patika, ka viņš nāk pie manis runāt un runāties par šīm lietām. Mēs pat vienu rakstu par šo 3-daļiņu problēmu kvantu fizikā uzrakstījām. Man šķiet, ka šādā nozīmē tas ir absolūti fascinējoša tēma. Es saprotu, ka šis nav īsti precīzi par 3-daļiņu problēmu stāsts, bet tomēr daļēji ir. Un otra mana patiesībā jautājums, jo es tā kā ļoti epizodiski sekoju līdz šīm lietām, vairāk kā tāds novērotājs no malas, bet es saprotu, ka viens no veidiem, kur skatīties pēc šiem signāliem no kaut kādām tālām civilizācijām, ir šī ūdeņraža atoma supersīkstruktūras pārēja 21 centimetrus. Vai tas joprojām ir tā kā aktuāli? Tādēļ, ka vienkārši tā kā
motivācija ļoti pragmatiska. Pat cik teleskopi tāpat skatīsies visumā, skatoties ūdeņraža sadalījumu un tā tālāk, šos 21 centimetrus skatīsies, tad teleskopi uz to ir noskaņoti un līdz ar to vēros. No otras puses teiktu, tad tur ir ļoti liels fons, tas, kas ir no tā ūdeņraža vai virs tā fona, ir cerība ieraudzīt signāli. Es nezinu, kāds šobrīd ir viedoklis par šo komunikāciju 21 centimetru diapazonā. Tieši to arī raksta autors Jānis Kauliņš piemin. Viņam arī šķiet dīvaini, kāpēc meklēt tieši 21 centimetrā tieši šī te signāla trokšņa attiecības dēļ. Bet ir tāds kā loks, mikroviļņu loks, kurā ir diezgan maz starotāju, kur tur Zemes atmosfēra arī iesaistās un kosmiskie avoti, un tas loks ir, tur ietilps arī, protams, tas 26 centimetri, bet tur ir arī mazāks un drusku lielāks frekvences, un šis signāls pienāca precīzi 900 MHz frekvencē. Tur tad 21 centimetri atbilst, laikam, tas 1436 MHz. Tā kā šai gadījumā tas signāls nav tā 21 centimetrā. Jā. Kā vienmēr aizraujoši. Ir par ko domāt. Jā, skatāmies tālāk. Tālāk es neatstāstīšu šo vienas lapus tādu nelielo atskatu uz terminiem. Mēs esam ieviesuši tādu nelielu rubriku, kur esam sākuši skatīties un turpmāk apskatīsim dažus astronomijas vai kosmonautikas saistītus terminus. Un šeit mēs skatāmies, kā dažādas valstis sauc astronauts, kosmonauts vai taikonautus un citus lidojošus speciālistus. Tad mums ir nevis dienas, bet, kā saka, numura foto. Tad mēs ejam tālāk. Šeit mums ir, skatos, vai mums nav ieslēdzies. Pēdējā ziņa bija no raksta autora Daņa Draviņa, ka viņš ir vilcienā un ir saņēmis vilcienā uz Stokholmu un ir saņēmis fiziski šo žurnālu un lasa. Es cerēju, ka viņš arī pieslēgsies. Tad mums tāda rubrika Astro vieta, un šoreiz ir par krāteri Austrālijā, kas ir relatīvi svaigs un lielākais pēc izmēra, tāds volta. Tā kā šeit ir vērts apskatīties. Nokļūšana diezgan sarežģīta, bet ir autors to ir apmeklējis. Tad to doma, ka cilvēki no savas pieredzes stāsta, kādas interesētas vietas viņi ir apmeklējuši un ar astronomiju saistīts un iesaka to darīt citiem. Jā, varbūt profesoram Auziņam ir kāds spošs tieši astro vietas personīgs iespējas, kur ir kaut kāds vai interesants teleskops vai krāteris vai kas cits apmeklēts. Ir palicis. Es domāju, ka nekā tāda īpaši speciāla nav. Man vienmēr licies ļoti interesanti Berklijā, kur es kaut kādu savu dzīves nelielu daļu esmu pavadījis. Tur ir viņu astronomijas institūts, kas atrodas tieši no kampusa, kas ir gandrīz jūras līmenī, 500 metru uz augšu sākās uzreiz taka, un tur ir daži radioteleskopi, kur vienkārši interesanti vērot, kā viņi darbojās, kā mani Berklijas kolēģi teica, tad brīdī, kad Krievu satelīts lido pāri, tad viņi sāk kustēties. Ja viņi sāk kustēties, tad lido Krievu satelīts. Iespējams, ka tas ir nedaudz pārspīlēti un nedaudz joks, bet viņi tur brīžiem izskatās, ka dzīvo savu dzīvi, tie radio pāris antenas, tur 2 antenas augšā. Jā, tur acīm redzot, tad, kad viņi kustās, tad viņi vienkārši maina savu to pozīciju, jo novērojuma laikā nomināli tā kustība ir ļoti, ļoti minimāla. Tā notiek līdz Zemes rotācijai, tad pretējā virzienā. Tā kā man nav kaut kāda ļoti spoža, tāda astronomiska. Jā. Bet, vienmēr ir interesanti šos te lielos instrumentus redzēt klātienē. Jā, labi. Tā, un tad, diemžēl mums nav klāta, šeit pārbaudu vēlreiz pie dalībnieku. Jā, mums aktīvs debesu novērotājs
arī pētnieks Latvijas universitātē, bet tieši šajā gadījumā astronomija kā hobijs Juris Seņikovs gan aktīvi fotografē debesi, un te bija tāds pilnīgi negaidīts moments, ka izdevās nofotografēt tādu parādību, ko mēs saucam par stabilo sarkano loku. Pat īsti nebija latviska termina šim. Un izrādījās, ka arī Igaunijā bija kāds no astronomijas amatieriem tur nofotografējis. Un pēc šo novērojumu vietu, tā teikt, ņemot vērā novērojumu vietas un pēc šiem iegūtiem attēliem, izdevās iegūt novērtējumu, ka tas stabilais sarkanais loks ir bijis aptuveni 400 km augstumā. Un te ir arī tāds apskats par to, vai tas stabilais sarkanais loks ir tieši saistīts ar ziemeļblāzmām, vai tas ir līdzinieks vai radinieks tādai parādībai, ko sauc par stīvu. Tā kā tur jau īstenībā ir diezgan daudz arī tādu neatbildētu jautājumu, bet tas ir tā samērā interesanti, ka gan stīvu, gan šis jeb sarkanais stabilais loks ir atklāti relatīvi nesen. Tieši pateicoties tam, ka arvien vairāk cilvēku fotografē un arvien jūtīgākām kamerām to dara debesi, un pēkšņi izrādās, ka ir kaut kāds arī tāds diezgan vājš starojums, un tā nav gluži ziemeļblāzma, bet ir dažādi, tā kā, ir saistīti ar Zemes magnetosfēru un augšējiem atmosfēras slāņiem un saules miedarbību arī. Tā kā tur dažādi faktori spēlē to visu kopā. Tad mums ir vēl tāda rubrika mobilā lietotne, šoreiz pa vienu lietotni, kas ļauj apgūt zvaigznājus un miglājus. Un tad mums arī ir tāds tā kā neizsīkstošā arī rubrika par debesu spīdekļiem attiecīgajā gadu laikā. Te man tāds jautājums, vai profesoram Auziņam ir instalēta kāda lietotne, kas ļauj orientēties zvaigžņu debesis? Jā, ir. Es esmu no tās paudzes, kam vēl bijušie no kartona izgrieztie debesu kartes, un kur mēs griezām. Planisfēras, jā. Atkarībā no pulksteņa un gada laika un tā tālāk. Tagad, protams, mēs ir sevišķi planšetēs, kur ir drusku lielākas bildes, varam to ieinstalēt, un viņa pati nosaka, kā pret debesu pusēm tā planšeta ir orientēta. Es esmu no tās paudzes, kas diezgan daudzus zvaigznājus mācēja, un joprojām varbūt daļu no viņiem māk atrast debesīs un bērniem un sevišķi mazbērniem parādīt, kur tur ir Oriona josta un tā tālāk, kas man liekas ļoti fascinējoši un pie maniem radiem laukos, kur patiešām var redzēt tumšās naktīs piena ceļu. Un mēs zinām, ka tas ir tāds gan izzinoši, gan romantiski, un tad satelīti, un es saprotu, ka šīs vismaz tanī, es pat nepateikšu, kā tā programma, kas ir uz manas planšetes saucās, bet viņa rāda arī satelītus, droši vien tos, kas nav militāri un kuri ir identificējumi, un līdz ar to mēs zinām, ka šobrīd mēs diezgan bieži skatoties debesīs varam redzēt punktus, kas pārvietojas, un tad ir jautājums, vai tā ir tāla lidmašīna, vai tas ir satelīts. Un tad šis arī ļauj to noteikt. Tā kā tās tehnoloģijas ir gājušas uz priekšu, bet es domāju, ka tas prieks un fascinējošā sajūta, ko mēs redzam skatoties debesīs, šis ir tikai palīgrīgs. Patiesībā jau tās debesis ir jāskatās, nevis tās zvaigznes tad ir planšetē. Bet tas palīdz. Faktiski jānovēl ik katram uzinstalēt kādu no šāda veida digitālajām kartēm, lai var norentēties un saprast, kur ko meklēt, vai arī, lai saprastu, kas tas ir īsti pa punktu, vai tā ir zvaigzne, planēta vai kas cits. Jā, ir sevišķi tagad, kad ik pa brīdim ir šie te, nezinu, tur Venēru var redzēt vai vēl kaut ko. Tas arī ir interesanti. Es zinu, ka maniem mazbērniem tas rada sajūtu, ka redz, tās nav vienkārši zvaigznes, ka tur ir planēta. Un tas rada kaut kādu tādu, kā lai to saka, vēl papildus prieku par to, ko mēs tur redzam. Jā. Un tad faktiski ar šo mēs esam
pārlapojuši visu mūsu numuru. Un tad liels paldies visiem, kuri piedalījās, bet mēs vēl gluži visu nebeidzam. Mums vēl ir tāda neliela 5 minūšu aktivitāte. Tā, šobrīd es redzu, dalībnieku nav daudz, bet aicinu ikvienu piedalīties, arī variet pamēģināt. Un mēs vienkārši paskatīsimies, kā mums ir gājis. Tūlīt es čatā iekopēšu saiti no anketas. Tā būs tā kā viktorīna. Viktorīnai mums ir arī balvas. Balvas būs kāda no grāmatām. Un tagad es aktivizēšu. Tā, tūlīt man mazliet ir. Aha. Es nokopēju saiti, tad čatā jūs redzēsiet, ir saite. Šobrīd uzklikšķinot uz saites, Viktorīna skaitīsies, ka viņa vēl ir slēgta, bet tūlītās es uzlieku arī taimeri. Un es tagad ceru, ka jūs visi variet atvērt un tieši 5 minūtes mēģināsim atbildēt uz dažiem jautājumiem, gan par zvaigžņoto debesi. Tie ir 10 jautājumi, 5 minūtes. Tie būs jautājumi par zvaigžņoto debesi kā tādu un par par dažiem rakstiem konkrētajā brīdī. Tā, tad es ceru, ka čatā jūs esat uzklikšķinājuši. Es tagad tūlīt aktivizēšu. Tā, lai aktivizētu, iespējams, jums vajag atjaunot, tagad tā kā uztaisīt refresh, varbūt ar to bultiņu saiti, un es ceru, kāds var apstiprināt, ka viss darbojas, ja? Es jau ierakstīju vārdu. Jā, labi, tad es startēju, un tad līdz ko nonāksim līdz 0, tad, jā, vārds netiek vērtēts, variet arī iesauku uzrakstīt, ja kautrēties no sava reālā vārda, bet ja būs balva, tad būs jāatklāj savs vārds. Un mēs pēc tam apskatīsimies statistiku, kā būs gājis. Ja, es vienkārši tie, kuri varbūt nepiedalās un neatvēra vaļā, tad es varu pateikt, kādi mums ir tie jautājumi. Tad pirmais jautājums tāds, kurā kontinentā atrodas jaunākā numurā aprakstītā astrovieta. Tad kurš autors parasti gatavo debesu apskatu attiecīgajam gada laikam? Tas ir otrais jautājums. Trešais jautājums ir, kuri 2 objekti ir galvenie personāži jaunākā numura fotostāstā? Katram no šiem jautājumiem, protams, ir 4 atbilžu varianti, tā kā var arī minēt, ja nav zināms. Tā, 4. jautājums, kuram astronomiskam notikumam šajā numurā ir veltīti 3 raksti? Tad 5. jautājums, kurš autors jaunākajā numurā piemin karstos Jupiterus un mini Neptūnus? Visi minētie 4 autori ir reāli autori, tikai viens konkrēti ir šo lietu minējis. Tad kādu dzinēju principu ir iecerēts izmantot S-Cube Luna kosmiskajā aparātā? 6. jautājums, tad 7. uz kuru zinātniskās fantastikas seriālu atskatās viens no jaunākā numura rakstiem? Tā. Tad 8. jautājums ir, kādas krāsas loks ir aprakstīts kā Steve un ziemeļblāzmu radinieks. Tādā pārnestā nozīmē. 9. jautājums ir, kādai atmosfēras dabas parādībai veltīts jaunākais profesora Auziņa raksts. Un pats pēdējais jautājums, 10. ir pavisam vienkāršs, bet tur arī jāzina ir, cik reizes gadā iznāk žurnāls Zvaigžņotā debes. Tā, es redzu, ka skaitītājs. Mārtiņa nolēma nepiedalīties, jo interešu konflikts.
ir zināms priekšrocības. Jā, labi. Jā, es arī iesniedzu atbildes, bet lūdzu ignorēt manu atbildi. Jā, jo es zinu, ka viņi pareizi. Labi, jā. Tad, mēs apskatīsimies statistiku un pēc tam uzvarētāji pēc tam noteiksim tā. Jā. Tad, tā vēl ir 1,5 minūte. Bet vai ir nepieciešama? Tikai tad, ja kāds sauc, dodiet man vēl laiku. Es nezinu, tā, ja ir 5 minūtes, tad 5 minūtes, un tad to lītās, jā. Vēl kā hokeja komentētājiem, es to līdz apskatīšos. Līdz apskatīšos, cik ir iesniegts atbildes. Šobrīd ir 4 atbildes iesniegts. Jā. Vēl mazliet ir jāpagaida. Te jau mums gluži kā starta raķetes starta atskaita minūte. Jā. Šāds jautājums ir diezgan grūti izveidot, jo, protams, ka video zonā var piedalīties dažādi dalībnieki, un kādam šie jautājumi šķitīs grūti, kādam šķitīs viegli. Tā jau tas ir vienmēr. Tā. Un redz, tur ir pieslēdzies vēl viens mūsu redkolēģijas pārstāvs. Tagad redzu, ir 5 atbildes, tad lūdzu pasteidzieties, jo es tulīt slēgšu atbilžu pieslēgšanu. Tā kā vēl 16 sekundes, un es ceru, ka būs vairāk nekā 5, un 2 no tām man ir jāignorē. Es beigās neiesniedzu. Nu labi, tad skaidrs. 4, 3, 2, 1. Jā, done. Labi. Tā. Tagad es slēdzu ciet, un es uzlieku šeit uz ekrāna, kādi mums bija iesniegtās. Tad mēs saņēmām 5 atbildes. Redzu, ka 4 no mums atbildēja pareizi. Tad jaunākā numura aprakstītā astrovieta ir Austrālijā. Tad, kurš autors parasti gatavo debesu apskatu? Tā, te mums ir 1 pareiza atbilde. Tā, pārējās ir citas versijas. Tā, kuri 2 galvenie personāži šeit ir nekļūdīgi. Andromēdas galaktika un komēta ir fotostāsta galvenie varoņi, kām ir veltīti 3 raksti. Tad lielākā daļa atbildēja pareizi. Tas ir Saules aptumsumam. Kurš autors piemin karstos Jupiterus un mini Neptūnus. Tas bija rakstā par citplanētām, jeb eksoplanētām. Un karstie Jupiteri un mini Neptūni ir šo citplanētu veidi. Vieni no dažādiem veidiem. Kādu dzinēju principu iecerēts izmantot SQ Luna misijā? Visi atbildējuši pareizi, tā ir elektriskā bura. Zinātniskās fantastikas seriāli ir arī visi atbildējuši pareizi, tā ir 3 ķermeņa problēma. Tad tas sarkanais stabilais loks ir sarkans, jā, tad krāsa ir pareiza. Interesanti, ja nebūtu. Jā, bet jautājumā nav minēts, jā. Kāds tas ir, jā. Tā kā kādai atmosfēras parādībai veltīts raksts varavīksnē, visi pareizi, un visi zina, cik reizes mums iznāk šis numurs. Tā, un es lītās tagad paņemu nost, un es apskatos, kurš pēc vārda mums ir saņēmis visvairāk punktus. Es redzu, ka 10 no 10 ir ieguvis Ainārs. Jā, tā kā Aināram ir iespēja vēlāk pieteikties un izvēlēties vienu no šīm grāmatām. Tā, kuras izdod Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds. Un
Un Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds izdod arī, ir izdevis un izdod dažāda veida zinātniskā literatūra, bet tā, šajā reizē ir atlasīts kaut kas tāds, kas mazliet saistās ar kosmosu, astronomiju, zvaigznēm. Tā, tad vēlos teikt lielu paldies visiem, kuri piedalījās zvanā, visiem, kuri bija šeit klāt. Liels paldies šīs dienas sarunas viesim, profesoram Mārcim Auziņam, un apsveicu arī uzvarētāju, un tiekamies pēc 4 mēnešiem, un lasiet Zvaigžņoto debesi. Visu labu! Visu labu, paldies! Visu labu! Tā.